Saņēmām raidījumu 4. studijas skatītāju jautājumu, kad Rīgas satiksme nodrošinās, ka mēs varam redzēt sabiedriskā transporta reāla laika atrašanās vietu. Proti, zināsim, kad tieši konkrētais sabiedriskais transports ieradīsies pieturvietā. Kādēļ joprojām Rīgas satiksme nenodrošina dzīvo lokāciju transporta līdzekļiem Google Maps pakalpojumā? Ceļojot pa citām pasaules valstīm, tieši šī ir populārākā aplikācija par pārvietošanos un sabiedriskā transporta plūsmu. Tad varētu saprast, vai transports kavē vai aizbrauc par ātru, vai cik tālu tas atrodas. Manuprāt, tas nemaksātu tik daudz, kā izstrādājot jaunas lietotnes. Kad Rīgas satiksme to beidzot nodrošinās? Tiek veikti tādi sistēmas kopīgie pilnveidošanas darbi, kuras ietveros pilnīgi visi transporta līdzekļi tiek aprīkoti ar speciālām iekārtām un GPS ierīcēm, lai viņus varētu redzēt vienu vietu, vienā sistēmā un vienā informācijas, respektīvi, vietā. Tas, kas būs jau pavisam tuvākajā laikā un jau pat labam pieturvietās pakāpeniski, tāpēc arī neesam to publiski plaši informējuši, tiek izvietoti saraksti, kur uz sarakstiem ir speciāls QR kods, kurš ir, respektīvi, informācija uzzini pienākšanas laiku tiešsaistē. Šobrīd vairākās pieturvietās ir uzstādīti lūk šādi te QR kodi. Ko daram? Atveram kameru. Atvert pārlūkā. Un mēs redzam, pēc cik ilga laika konkrētais sabiedriskais transports izbrauks no šīs te pieturvietas. Un tātad pēc 1 minūtes 27. trolejbus. Taisnība. Trolejbus arī piebrauc. Jāpiebilst, ka centrā šie QR kodi ir uzstādīti ļoti daudzās pieturvietās un tik tiešām arī parāda precīzu pienākšanas laiku. Un noskanējot konkrētām maršruta QR kodu, parādās visu šajā pieturvietā kursējošo sabiedrisko transportu paredzamais pienākšanas laiks. Mums norāda, ka pakāpeniski šie saraksti tiks uzstādīti visās pieturvietās. Iedomāsimies, ka šobrīd tas Slokas ielas pieturvietā, jūs redzat, jūs redzat, ka tikko burtiski ir pienācis 22. autobuss, nākamais būs pēc 16 minūtēm, 9. trolejbus tad mums pēc 35 minūtēm, un šis ir reāla laika tablo, pēc kura es redzu, pēc cik minūtēm būs konkrētais transporta līdzeklis. Un viņš arī mainās, ja pēkšņi 22. saplīst, nezinu, kas notiek? Jā, tātad viņš attiecīgi reāla laikā arī darbojās. Kā nākamais etaps būs, ka šī informācija ir pieejama mūsu mājaslapā, tad jau attiecīgi nākamais ir mūsu lietotne, kas ir Rīgas satiksmes lietotne, kur arī es varēšu redzēt šos te poļu datus, un jau vēl pēc kaut kāda brīsneņa arī tad būs šī te karte ar tā saucamiem bumbulīšiem. Vairākās pieturvietās ir uzstādīti elektroniskie tablo, bet, kā redzam, jēga no tiem vienkārši nav, jo informācija nav pieejama, un tādi ir daudz viet Rīgā. Kas attiecās uz tablo, jā, sistēmas salāgošanas darbi nozīmē, ka kaut kas tiek ieviests, varbūt kaut kas līdz galam nesalāgojās, tāpēc jā, var veidoties šīs situācijas, kad atsevišķos brīžos kaut kur nesaiet un pie tā tiek strādāts un darīts. Kā mums skaidro uzņēmumā Rīgas satiksme, tas nenozīmējot, ka elektroniskie tablo arī turpmāk nedarbosies. Šobrīd notiekot kļūdu novēršana. Šī informācijas ieviešana tiesa ir mazliet aizkavējusies, jo mēs plānojam to palaist publiski pērnā gada beigās, taču analizējot datus, atklājām dažas kļūdas, un tieši tāpēc arī viņus vēl publiski neplēdām, bet pakāpeniski tagad izvietojam šos sarakstus. Precīzus termiņus, kad visi šie darbi tiks paveikti, mums nevar nosaukt, bet ir plānots to izdarīt līdz aprīlim. Arī sabiedriskajā transportā esošajos tablo būs redzams konkrētā transporta līdzekļa pienākšanas laiks nākamajā pieturvietā. Tātad, ja pie maršruta sarakstiem redzam QR kodus, tad tos arī droši varam jau sākt izmantot. Paņemam telefonu, atveram kameru, noskanējam QR kodu un redzēsim, kad sabiedriskais transports tuvosies. Bet, protams, šobrīd cilvēki vēl šo iespēju īsti neizmanto. Un kā Rīgas satiksme norāda, tad vēl pagaidām viss ir izstrādes procesā. Tādēļ varot būt arī dažādas kļūdas. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.